Šoreiz raidījumā zinātnes tēma, jo nesen notikusi Pasaules zinātnes tehnoloģisko parku konference Kopenhāgenā, kurā arī dalību ņēma Latvijas pārstāvi. Kāds ir mūsu devums šajā attīstības ceļā, lai mazāk būs šie nezināmie kāpēc? Tiekamies ar Latvijas tehnoloģisko parku centru un biznesa inkubatoru asociācijas prezidentu Jānu Stabulnieku un viņa kolēģiem izzināt šā brīža aktualitātes. Es domāju, ka visa Latvija, protams, gaida no zinātniekiem, pētniekiem jauns ierosinājums, tātad inovācijas. Un redzam, ka asociācija ir labi pastrādājuši, un mēs gribam uzzināt, kā jums veicies. Jā, paldies. Labi, tas ir labi. Katrā ziņā asociācija jau ir zinām pieredzi. Iet runa par Latvijas tehnoloģisko parku centru un biznesa inkubatoru asociāciju. Šī asociācija tika izveidota 1998. gadā, tā kā vairāk kā 10 gadu pieredze jau mums ir. Un dibinātāji bija pirmās inovācijas atbalsta struktūras Latvijā. Tas ir, kā nosaukšu pirms Latvijas tehnoloģiskais centrs, tad bija Latvijas tehnoloģiskais parks un bija elektronikas un elektrotehnikas biznesa inovāciju centrs. Un tā vieta, jeb tā niša, ko mēs cenšamies aizņemt, tā ir starp zinātni un ražošanu. Tātad zinātnes ideja, komercializācija, kā to tagad gudri saka, tātad zinātnes idejas nest līdz ražošanai. Un tad biznesa inkubātora tehnoloģisko parku ir konkrētais izpildītājs, kuri mēģina zinātnieku ģenerētās idejas nonest līdz uzņēmumiem un palīdz uzņēmējiem attīstīties tik tālu, lai šī jaunā prece vai produkcija ietu ražošanā, un jo tālāk, restīvi, no Latvijas, es runāju par eksportu, ja, lai šī produkcija aiziet pasaules tirgu un tādā veidā veicināt mūsu asociāciju. Tātad sākumā mēs bijām 3. Tagad mums ir asociācijas biedru skaits ir ievērojami pieaudzis. Tagad mums ir 8 biedri, kas ir juridiskās personas. Tie ir jaunizveidotie biznesa inkubatori, kas ir izveidoti pēc valsts programmas inkubātoru attīstībai Latvijā, saucamie reģionālie inkubatori. Un tad mums vēl ir 12 individuālie biedri, kas ir ieinteresēti šajā biznesā, ja tā to varētu teikt, un šī uzņēmējdarbības attīstībā, un ne vienkārši uzņēmējdarbības attīstībā, bet tieši es vairāk gribētu uzsvērt, kad attīstīt šīs gudrās tehnoloģijas, tās tehnoloģijas, kas var radīt produktus ar lielāku pievienoto vērtību. Šī asociācija un arī viņas biedri, tie ir šie inovācijas sistēmas darbības veicinošie instrumenti. Ir daudz citādi, ir valsts programmas, likumdošanas aktu un tam līdzīgi, bet šis ir viens no instrumentiem, kas stāv tieši vistuvāk gan zinātnei, gan ražošanai. Lūk, tad, piemēram, izstrādājot daudzas valsts programmas uzņēmējdarbības attīstībai, vienmēr ministrijas griežās pie asociācijas izvērtēt konkrēto projektu vai priekšlikumu, mazāk varbūt par likumdošanas aktiem. Asociācija daudz dara arī saistībā ar jauniem Eiropas dokumentiem, kas Eiropa 2020 inovācijas sabiedrību un publiskā iepirkuma attīstību, kas veicinātu biznesa attīstību un tam līdzīgi. Tad mēs dodam savus slēdzienus un priekšlikumus. Cik viņi katreiz tiek ņemt vērā, tas ir cits jautājums. Bet katrā ziņā asociācija, tas ir asociācijas uzdevums būt faktiski starpniekiem starp asociācijas biedriem, tas ir šiem inkubatoriem, zinātnes parkiem un tehnoloģiskiem centriem, un faktiski valsts pārvaldes struktūrām, restīvi ministrijām. Lūk, un tādēļ mums bija tāds liels gandarījums par to, kad Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja projektu konkursu nevalstiskām organizācijām, tad mēs arī esam nevalstiska organizācija, par saucamās administratīvās kapacitātes stiprināšanu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka asociācija, kā teikt, var vārīties savā sulā, un kā iznāk, tā iznāk. Bet tieši iegūt šo starptautisko skatījumu, iepazīties ar pasaules asociāciju darbu, sadarboties ar viņām, tas ir ārkārtīgi svarīgi un nepieciešami, jo visi zina, ka mēs dzīvojam šīs globālās ekonomikas, jeb globalizācijas laikmetā. Un līdz ar to asociācija ir biedrs vispasaules
Zinātnes parka asociācijā. Asociācija ir biedrs Vācijas biznesa inkubātoru un tehnoloģisko centru asociācijā. Ilgu laiku mēs bijām, tagad faktiski bišķi varbūt līdzekļu trūkuma dēļ mēs vairs neesam Eiropas biznesa inovāciju centru tīkla. Mēs varbūt atgriezīsimies pie tā vēl. Un tad mums ir ļoti laba sadarbība ar Igaunijas un Lietuvas asociācijām, mums ir ļoti laba sadarbība ar Polijas biznesa inkubātoru asociāciju, Somijas biznesa inkubātoru asociāciju. Tā kā līdz ar to šī apmaiņa un šī informācija, kā veidojās šī, varētu teikt, zināšanu plūsma, teiksim, vismaz mūsu, teiksim, tajā Eiropas reģionā, varbūt nedaudz arī tālāk. Jā, mums starp citu arī nav slikti ar Amerikas biznesa inkubātoru asociāciju. Līdz ar to mēs varam dot saviem biedriem šo nepieciešamo informāciju. Runa ir par to, ka tagad nevar pastāvēt viens inkubātors vai viena asociācija izolēta no pārējās pasaules. Ja? Tātad šī starptautiskais aspekts, šī starptautiskā komponenta, manuprāt, tas ir viens no vissvarīgākajiem. Un tieši atgriežoties pie šī projekta, bija tieši tas, kad piedalīties, tātad tika izdalīt līdzekļi, lai piedalītos vispasaules zinātnes parka asociācijas, kas ir fantastisks pasākums. Šeit ir arī šādi mācību braucieni, apmainīties pieredzē ar savām kaimiņu valstīm un kā tur asociācija strādā, kā inkubātori strādā, kāda ir saikne starp, ko jau es minēju, kas ir asociācija un biznesa inkubātoru vai zinātnes parku un asociāciju un administratīvām organizācijām, kā ministrijas un reģionālās attīstības pārvaldes un tam līdzīgi. Lūk, un šāds ārkārtīgi interesants projekts tagad tuvojās nobeigumam, un man liekas, kad, kā varētu teikt, Eiropā ir tāds teiciens value of money, tātad naudas vērtība, ja? Tad, manuprāt, kad šim projektam tiešām šī naudas vērtība bija ļoti liela. Pienācis laiks mums iepazīties ar šī projekta tapšanas iesākumu. Es saprotu, ka bija jau bāze, lai šādu projektu veidot. Tātad tiešām Latvijas Tehnoloģisko centru un parka asociācija strādā jau 15 gadus, un pagājušajā gadu pavasarī mēs ar lielu prieku uzzinājām, ka valsts kancelēs kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu tātad izsludināja konkursu par iespēju nevalstiskām organizācijām darboties savā sfērā. Mēs bijām ļoti priecīgi, mēs jau vairāk kā 10 gadus cīnāmies par inovācijas attīstību un par tādām schēmām, kas dara valsti bagātā caur zināšanām. Projekta viens no galvenajiem mērķiem bija tiešām savākt kopā visus, kam inovācijas sirdslieta, kas nodarbojas ar inkubēšanu, tehnoloģisku ideju attīstību, tehnoloģiskie parki, centri, inkubātori. Būtiski ir tas, kā jau iepriekš te tika teikts, ka valsts atbalsta schēma biznesa inkubēšanā tika palaista 2 gadus atpakaļ. Un tajās struktūrās, tātad 7 inkubātoros, ir iesaistīti vairāk kā 20 jauni cilvēki, kas, protams, ir ļoti labi izglītoti, bet kuriem trūkst pieredzi. Savukārt mūsu asociācijā 15 gadus cilvēki strādā faktiski individuāli cilvēki ar milzīgu pieredzi, kas ir piedalījušies visu valsts konceptuālo dokumentu šī jomā izstrādē. Un tādā ziņā mums likās, ka ja mēs sasaistīsim pieredzējušos cilvēkus, kas darbojās jau ilgāku laiku ar jaunu iesaistītiem biznesa inkubēšanas programmā, tas būs tiešām labums abiem, un visi kopā mēs spēsim tiešām ietekmēt to valsts politiku. Visi jau nojauš, kad jauniem cilvēkiem jānāk ir, un arī šī pieredze ir jāpārmanto un jāiet uz priekšu. Un šis ir tas projekts, ko mēs tagad redzam, ka tas notiek. Visu laiku nojautām, bet tagad mēs dzirdām, ka tas tā tiešām notiek. Jā, un tātad mums faktiski projekts bija vērsts uz 2 virzieniem. Viens ir starptautiskās kapacitātes stiprināšana, tātad aizbraukt, paskatīties, kā attīstītās valstīs vai valstīs, kurās sekmīgi darbojās inovācijas atbalsta sistēmas un kurā ekonomika attīstās tiešām labi, Somija, Vācija, varbūt vēl citas valsts. Tas ir viens piemērs. Otra lieta, uz ko mēs spiedām, tātad saliedēt cilvēku šeit kopā. Un viens no veidiem, kā to dariet, ir nākt kopā tīkloties, pamācīties to, ko mēs nezinām.
Tātad mēs izsludinājam pa mūsu tīklu, kādas te varētu būt tās tēmas, kas interesantas būtu, pa ko runāt. Un šajā ziņā norganizējam 4 seminārus, 4 reģionālos seminārus. Sākumā, starp citu, semināri bija paredzēti Rīgā, ka mēs saicināsim tātad biznesa inkubātoru, tehnoloģisko centru. Ērtāk, ja, vai kā? It kā ērtāk, it kā vienkāršāk. Pēc pirmā semināra mēs redzējām, ka daudz labāk darbojās tas, ja seminārs notiek citur. Un mēs tiešām, kaut arī tas radīja zināmas grūtības, pāris seminārus noturējām Madonā, Cēsīs, Ogrē. Tagad nobeiguma seminārs būs Daugavpilī, jo mēs redzam to reģionu cilvēku lielo ieinteresētību. Un tur tā ieinteresētība un tā pievienotā vērtība ir daudz lielāka. Un tēmas, par kurām mēs runājam semināros, tātad sākumā informācija par naudas dabūšanas iespējām, gan caur struktūra fondiem, gan citas iespējas, Eiropas inovācijas politika, inovācijas instrumenti, inovācijas voucheri, ir zinām tāda programma strādā daudzās valstīs, Latvijā, diemžēl vēl nestrādā, varbūt drīz strādās. Var sakot, nebirokrātiska sistēma, kur firmas, mazie uzņēmumi var dabūt nelielu atbalstu bez milzīgas pierādīšanas par katru kapeiku papīrīt, sagādājot pretī, bet dabūt, piemēram, 5000 eiro, lai realizētu ideju un uzlabotu savu produktu. Un tā atskaitīšanās ir tas produkts, nevis cik daudz zīmuļu un cik daudz skrūvs nopirkts, un pa katru papīru čupu jāliek pretī. Nu, šī sadarbība tātad nes šos augļus, un arī tās ir labas mācības jauniem zinātniekiem un arī šiem inkubatoriem reģionos. Faktiski galvenā mūsu mērķa auditorija pēc projekta būtības, ja? Mēs stiprinājām asociācijas kapacitāti, tātad asociācijas biedri, mums ir 8 inkubatori, vēl 5 potenciālie jaunie inkubatori un ir arī individuālie biedri. Tad mēs stiprinājām šos, bet reģionālos inkubatoros neapšaubām, kad notika semināri, piedalījās arī to firmu pārstāvi, kam no vienas puses varbūt netik daudz interesēja tieši, kā mēs tur organizējam un kā palīdzēsiet viņiem. Bet, protams, kaut vai informācija par inovācijas voucheriem, par atbalsta schēmām, par to, kā rīkoties, kādas konsultācijas sniegt, jo konsultācijas mēs ar projektu ietvaros sniedzam, tātad interesantiem, kam tas ir nepieciešams, tiešām, lai to varētu realizēt. Un šī schēma, es gribu teikt, ka kopā, ja mēs skaitām, vairāk kā 30 cilvēki bija iesaistīti pasākumos, ja mēs skaitītu, ka viss cilvēks pa semināriem, tad kopā iznāk ap 100 cilvēku, bet, protams, daudz cilvēku atkārtojās. Un piespiedu kārtā tas, protams, nebija, kas varēja un kas gribēja, tas atbrauc. Kas nevarēja, tas pēc tam apskatījās mājaslapā atsauksmītes un galvenos secinājumus. Un mēs, protams, ceram, ka arī atbrauks kolēģi uz pēdējo semināru 26. augustā Daugavpilī. Tā būs tā lielā testēšana. Mēs redzam šie punkti, kuriem esam izgājuši tajā projektā cauri, un tagad būs tas noslēguma fāzes variants, ko mēs esam panākuši un kas vēl jādara, teiksim, pēc tā projekta. Mēs arī sagatavosim tādu bukletiņu, kurā būs tā diezgan īsi un koncentrēti uzrakstīts viss tas, kas ir. Tas varbūt nebūs tāda kā grāmatvedīga atskaita vai nekur uzskaitīt cipari, cik nu tur bukleti izdot un cik plakāti piespraust pie sienām pasākumos, bet tas būs galvenokārt tāda doma, redziet, šeit ir strādāts priekš tam, lai cilvēki paliek gudrāki, lai visi kopā varam vairāk ko izdarīt. Arī projekta ietvaros noteikti bija arī jums tāds savstarpēja apmaiņa, semināri arī ne tikai Latvijā, bet arī ārpusē. Jā, viena no projekta aktivitātēm bija paredzēta pieredzes apmaiņas braucieni uz ārzemēm, apstīties, kā inovācijas atbalsta struktūras strādā šajā valstī, kā viņas ietekmē inovācijas politiku, kā valstiskās vai nevalstiskās organizācijas sadarbojas savā starpā. Un tāda pieredzes apmaiņas brauciena notika pagājušā gada nogalē uz Vāciju, šogad jūlijā uz Poliju un augustā uz Somiju. Tātad vesela komanda jūs devaties turp. Es domāju, ka viņi jau sagaidīja jūs un bija arī ko iegūt no tā visa. Pieredzes apmaiņas braucieni bija lieliski organizēti, jo šajās valstīs mums ir sadarbības partneri, kas noorganizēja apmaiņas programmu un noorganizēja satikšanās ar šo te pašu dažādu organizāciju pārstāvjiem, kas deva interesanti informācija par to, kā viņi darbojās savās valstīs. Nu, līdzīgi projekti viņiem arī notiek. Polijā mēs apmeklējām Polijas biznesa inovācijas centru asociāciju BIKA,
un tehnoloģiskos parkus Poznaņā, Vroclavā, Glivicē, kurā tikāmies ar šo parku vadību. Un, jāsaka, bija ļoti pārsteigts par to, kā Polija darbojās šajā virzienā. Tāpat daudz ko mēs varam mācīties no Somijas. Somija ir viena no veiksmīgākajām valstīm, kurās attīstās tehnoloģiski orientētais bizness. Bet 2008. gadā Somijas valdība norganizēja grupu, kas izanalizēja situāciju Somijā šajā jomā. Viena no tādiem aspektiem, ka nevajag baidīties eksperimentēt. Somija ir nākuši pie atziņas, ka daudz vērtīgāk ir koncentrēties uz lietotāju, uz gala patērētāju, nevis uz birokrātisko sistēmu, kas uzrauga šo procesu. Bet tad Somija ir ieinteresēta. Ko Vācija tagad no tā visa? Es saprotu, ka šīs tehnoloģijas Vācija attīstīs visaugstākā līmenī Eiropā, es domāju. Jāsaka, ka, ja salīdzina Vācija ar Somiju, tad Somija tomēr ir priekšā šajā pašā sistēmiskā pieeja. Tas mums priecēja, kā mēs sistēmiskā pieeja. Vācijā ir daudz lielāka ekonomika, bet sistēmiska pieeja ir pozitīvāka pieredze Somijai. Jaunedēļ 26. augustā mēs gan projektu izpildītāji, gan arī plašāka auditorija pulcēsimies Daugavpilī, kur tiek atvēlēts šī Latgales reģiona biznesa inkubātoru filiāle, biznesa inkubators Daugavpilī. Un tur mēs arī ziņosim par šī projekta rezultātiem un mēģināsim pārliecināt arī tos inkubatorus, kas vēl nav pievienojušies asociācijai, pievienoties mūsu pulciņam. Šis ir tas svarīgākais aspekts, kad cilvēki saprot šo ideju, saprot šo sadarbības nepieciešamību, un tas ir, kā saka, pamats jaunu projektu, jaunu sadarbības formu, jaunu dažādu pasākumu organizēšanā, kuru varētu tikai stiprināt šo sabiedrību, un tādā veidā gan augt pašiem, gan arī, kas ir galvenais, augt šiem jauniem uzņēmumiem, kas atrodas šeit biznesa inkubatorā.